šī būs liecība par satīru. Humors nav tas pats, kas satīra. Par humoru mēs smejamies ar tādiem brīviem, nepiespiestiem smiekliem, un tas ir tā nevainīgi un saulaini, ja? Bet satīra jau ir kaut kas tāds, kur ir rindas piedeva, vai ne? Kur mēs ar ļauniem smiekliem smejamies. Un tā robeža starp tiem labajiem un ļaunajiem smiekliem, viņa ir ļoti trausla. Tur tas tā kā naža asmens. Var teikt, ka es visu mūžu biju satīra atkarīga. Man tiešām patika klausīties anekdotes, pašai patika rakstīt tādus feļetonus, izsmejošus arī, kaut kur smēlusies iedvesmu bija no Skaidrītes un Mildiņas televīzijas raidījuma un žurkas, teātra žurkas un tādā stilā apmēram. Tikai viņi aprei tur situācijas valstī, tās neiedzības, kas notiek un tur valsts vīru izteikums un politiķu runas un darbības, bet es to tā reducēju uz apkārtējo sabiedrību, uz teiksim, mums tuvākajā, pagastā, kas notiek. Kad nāca kāda pagasta svētki vai kādas jubilejas, tad man parasti pasūtīja. Tev iznāk tā labi un trāpīgi un vajag. Un tad, protams, ka ņem kaut kādas situācijas hiperbolizē, lai iznāk asāk un trāpīgāk. Un tur ir stipri liela indes deva iekšā. Un es tā padomāju, no kurienes man tas vispār viņš aug jau kājas no bērnības. Man bērnībā jau patika kariķēt skolotājs. Kā skolotāju gaitu, atrast kaut ko komisku viņa žestos, izturēšanās, runas veidā, un tad es klases priekšā to rādīju, un visi smējās, un tas tā baroja man ego. Tu esi tik talantīgi, un tev tā izdodas, un jā, man ir talants, man izdodas, tikai tas talants nebija no Dieva dots. Un tā arī uz priekšu, visu mūžu es kaut ko tādu nepareizu darīju. Tagad man acis ir atvērušās, protams, nākot pie ticības, Dievs man atvēra acis, un man bija daudz jādomā par smiekliem, tiešām par smiekliem, jo mēs tik bieži smejamies par anekdotēm, piemēram, un man tagad ir grūti atrasties tādā sabiedrībā, kur stāsta neķītras anekdotes. Viņas nav it kā neķītras, bet divdomīgas, jā. Un kas tad ir anekdote pati par sevi? Tas ir ar divdomību pārsvarā, ar divdomību nomaskēta kaut kāda neķītra rīcība, situācija. Un jo smalkāk un meistarīgāk šī neķītrā situācija ir ietērpta tai divdomībā, jo mums ir vairāk jāsmējas par to. Tā tas ir. Īstenībā vienā psalmā taču ir vārdi, kas mājos visaugstākā kalnā, kas savu tuvāko neaprunā ar savu mēli, kas savam tuvākam ļauna nedara, un kas nelaupa viņam viņa godu. Es to vien esmu darījusi, ka laupījusi visiem godu, nopietni. Tie, kas trāpījās manā skečā. Tā tas bija, un es to ļoti nožēloju, un es tā vairs nedaru, jo paldies Dievam, ka viņš man ir atvēris acis uz to. Un ja man būtu jāiet ar to smago somu, čemodānu, kas pilns ar maniem skečiem pie Dieva priekšā stāties, es nezinu, kā es to varētu. Bet tagad es viņu varu nomest pusceļā un atskan verdikts, izpirkts. Paldies Jēzum, ka viņš arī to ir nomazgājis man, ka viņš ir atvēris man acis. Un es arī tāpēc lieku pie sirds visiem kristīgiem ļaudīm padomāt par to, par ko mēs smejamies. Lai visiem svētīga diena. Mīļais Kungs, Jēzu Kristu, paldies par piedošanu, ko caur tavu upuri pie krusta tu dāvini katram, kurš uz tevi tic un paļaujās. Paldies, ka esam tik dārgi atpirkti.
Paldies, ka mums šīs dzīves svētceļojumā nav jāsteigā ar grēka, ievainojumu un sāpju koferiem, bet ka visu, kas mūsu dzīves un sirdis nospiež, varam nolikt pie tavām svētajām kājām. Paldies par brīžiem, kad tu atver mūsu acis un ļauj ieraudzīt sevī ēnas puses. Dāvā, Kungs, drosmi un spēku no tām atteikties un iet svētapšanas ceļu kopā ar tevi. Paldies, ka tu slīpē un pulē mūsu sirdis kā dimantus. Paldies par talantiem un svētā gara dāvanām, ko tu mūsos katrā esi ielicis. Māci mūs tās lietot tavam godam un citu ticības celšanai un stiprināšanai. Palīdzi, Tēvs, neievainot nevienu ar vārdiem vai divdomīgiem jokiem, kas ievaino šķeļu un indē. Palīdzi nelaupīt citiem prieku un godu. Palīdzi neapgrēkoties pat domās un neievest grēkā citus. Svaidi mūs ar savu prieka eļļu, debes Tētīti, padzirdi mūs no sava prieka strauta, jo pie tevis ir dzīvības avots, un tavā gaismā mēs redzam gaismu. Lai mūsu sirdīs debesgaviļu prieks nekad nebeidzās, lai neviens un nekas mūs neizrauj no tās vietas pie tava troņa un taviem altāriem, kur slāva, gods un pateicība tavam svētajam vārdam nekad nemitējas skanēt. Tiešām, ak, Kungs, viena diena tavos pagalmos ir labāka kā 1000 citas. Stiprini, mīļais Kungs un Dievs, mūsu ticību, ka mākam atrast prieku arī situācijās un lietās, kur viss šķiet tukšs un bezcerīgs. Lai prieks un smaids ir tava vizītkarte, ko ar pateicīgām sirdīm nesam it visur, kur vien tu šodien mūs vedīsi. Savieno mūs ar savu svēto garu un palīdzi, Dievs, ka šodien un vienmēr mūsu dzīvēs var piepildīties vārdi no pravieša Habakukas grāmatas. Ja vīģes koks arī neziedēs, un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izduši no aplokiem, un kūtīs nebūtu arī vairs neviena lielopa, tad es tomēr gribu gavilēt savam kungam, un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu, jo Dievs, tas Kungs, ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai, un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Un paklausa, Tēvs, ka tagad visi kopā uz tevi tā saucam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visu varenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen.